Jautājums jums ir par statistiku ienākumu mērīšanu Latvijā. Kā jūs pareizi arī minējāt, protams, tā lielākā problēma ir, ka nav īsti atbilstošām valsts ieņēmuma datiem, nevar pateikt, cik tad īsti ir tagad ienākumu strādājošiem. Varbūt jūs varat dokumentēt, salīdzināt gan Rīgu un Latviju, un vispār kāds varētu būt strādājošajiem bruto algas. Pēc tā, ko rāda mēdījos, bieži vien liekas absurdi. Iedomāties, ka, piemēram, valsts pārvaldē strādājošajiem ir lielāks samaksas nekā privātajā sektorā, kas vispār ir pretēji kādai loģikai. Un pasaules tendences, tikai jūs varbūt varat dokumentēt. Tā, pirmkārt, es neesmu gatavojušos pateikt, kā mums ir par algām, bet mēs nepaļaujamies uz 3 datiem par bruto darba samaksu un bet mēs laicējam šos 3 datus par respondentiem. Un kā lieta respondents mums saka, tomēr daudz vairāk nekā tie dati ir 2 datu bāzēs. 3 datus mēs izmantojam tikai par nomaksāto nodokļu apjomu, un tajā gadījumā, ja pēkšņi respondents kaut ko aizmirst un par saviem ienākumiem, maz kā gadās kaut kas. Bez šaubām mēs salīdzinām mūsu datus kvalitātes ziņu rakstīšanā ar darba samaksas statistikas datiem, kas pamaksā balstās ar šiem te oficiāliem datiem. Mūsu dati, jābūt interesanti pateikt, ir par kādiem 15–20% augstāki nekā šie dati, kas ir darba samaksas statistikā vai vides datu bāzēm, ja? Bet, kas attiec, cik ir valsts sektorā un privātā sektorā, mēs analīzes neesam veikuši, bet to uz mūsu datu bāzes var veikt, nav problēmas. Tas viss ir iespējams identificēt. Gan par nozarēm, gan par sektoriem, gan par profesijām. Bet tas ir jautājums, ir interesants, es domāju, ka mēs ar Interu un kolēģiem un Viktoru tiešām pamēģināsim arī to pārliecināt, kā tie cipari izskatās. Te varbūt es piemetinot, ja tāda pilnīgi oficiāli var apstīties tie, kas ir datu bāzē, tas tik pārvaldes datu bāzē par darba samaksu ir gan valsts sektorā strādājušiem, gan publiskā sektorā, tur ir visi sadalījumi, iedzīvotāji sadalījumi pēc darba algas ir. Bet tā ir tikai tā balsā daļa. Nē, tā ir tā, kas ir, no mājasēmniecību apsekojumi. Nē, tā ir uzņēmuma secība, uzņēmuma pārskata dati. Uzņēmuma pārskata, tā, kas ir oficiāli, kas ir publicētā, viņi ir sadalījums ir dod. Tā bez ēnām, tā teikt. Jā, bet mums ir jau skaidrs, ka jau pašām lietas sākumā plizināt, ka ēna ekonomika ir, tad jau visi dati nav patiesi. Bet tā nevar noteikt uz 2 līmeni. Tikai uzņēmēja darbības statistika un uzņēmuma bilants neviens nav atcēlts, ja? Un tas vienmēr pastāvēs, ja? Gan nacionālā konti, viņi vienmēr liek ēna ekonomikas daļu pierēķinu klāt. Mēs viņus nereizinām, jo šo informāciju mums sniedz respondenti, ja? Un respondenti, ja viņi sadarbojas ar mums, viņi pietiekami atklāti un stāsta mums, un šī ēna aploksnes daļa mēs redzam, ja? Es, protams, nevaru teikt, ka, ziniet ko, es apgalvoju, ka mums ir visa ēna ekonomika. Bet cik cilvēki ir gatavi pastāstīt, tas mums ir. Un mēs, mēs savā laikā veicām analīzi salīdzinājumu siltu datu ar vidu datiem. Un konstatējam, ka starpības ir diezgan liela. Gan vienā, gan otrā virzienā. Bez šaubām, siltu dati ir daudz augstāk par darba samaksas līmeni. Bet arī bija tāda gadījuma arī, kur siltātie dati bija mazāk kā vidu datu bāzēs. Un tāpēc ir gadījumās, kur mūsu siltu dati ir mazāk par vidu datiem, personas līmeni. Nodokļu maksātajā līmenī mēs izmantojam vidu datus, bet ir gadījumās, kur tie dati, kas nāk no respondenta, pārsniedz vidu datus, mēs izmantojam respondentu sniegto informāciju. Tas tik nav brīnumlāli, bet jūs nevarat pateikt, nāks teksts, un viss ēna ekonomika parādies, jā? Ko cilvēki mums uzskatīt, to mēs dabūjām, jā? Un tā ir iespējams kvalitīvā statistika, ko mēs varam dabūt. Un tā ir visā pasaulē. Nedomāju, ka ēna ekonomika pastāv tikai pie mums. Bija jautājums lūdzu. Tad bija cilvēki, kas cieņā atbilstoši ienāk. Tas cieņa, tas ir kaut kas fiksēts vai apstāv? Tas jāsaka, godīgi sakot. Pagājušā gadā Eiropas anti-nabadzības tīkls, European Anti-Corruption Network, gribēja izdot savu Eiropas parlamentu rezolūciju, kurā uzdod par pienākumu līdz 20. gadam visām dalībvalstīm noteikti minimāla ienākuma līmeni, kur vajadzētu kaut kādā veidā respektēt. Tā kā Eiropas parlaments ņēma un uzmet šo rezolūciju. Viņam to rezolūciju, bet tas bija bez šī uzdevuma Eiropas izpildu struktūrām
Un arī tāpēc mēs šogad mēģinājām uzmanāt līdzīgā veidā atteikties no izteikšu minimumu vasarā, kas pa ļembās sacēlās un ziniet ko, lielākie brēcēji bija ārotbiedrības. Viņi teica, lai nu kā, slikti, bet tas izteikšu minimums ir labāks nekā to, ka viņa nav. Es gribētu teikt, ka katrā ziņā Latvijas valstī tomēr laikam vajadzēja būt tik atbildīgai un noteikti cilvēku cieņai atbilst jau šo minimālu patēriņu standartu, bet tas, es domāju, ka nenotiks ne pie šīs saimas. Man tāds priekšstats ir, jo savā laikā bija mēģinājumi šādu te rādītāju Latvijā atjaunot, to iniciēja Latvijas ministrija, Solveigs te sēž un viņa liecinieks, bet pēc tam ņem un noraka visaugstākā politiskā līmenī. Komentāri par to tālāk nebūs. Paldies, kolēģis, par interesanto stāstījumu. Kā jūs vērtējat un vai varētu būt, teiksim, nākotnē vai tuvākā nākotnē attiecībā uz ekvivalento mājasāmniecības locekli kaut kāds pārreikins, vai kā jūs vispār to vērtējat? Mēs izmantojam otro modificēto policijas ekvivalentu no galvu, kur pirmais mājas loceklis ir 1, otrais pieaugušais ir 0,5, bērns ir 0,3. Šī skala netiek mainīta, kaut gan OECD izstrādāja tik kvadrātskatlu skalu, un viņi, kā teikt, to tur, pagaidām viņi nekur iedzīvojusies nav bodīgi sakot. Man vienmēr šķiet, ka bērna vērtība 0,3 ir pilnīgi briesmīga, varbūt uz Eiropas fona tas ir ļoti maz, bet Latvijā noteikti tas ir par maz. Bet jāsaka, ka to skalu pielietošana par nabadzības risku un ekvivalentu rādītājs, sevi briesmīgi neizklaidoja, ja? Mēs jau laikā tas jaunā dalībvalsts mēģina puroties un runāt pretim Eiropas komisija par šo skalu lietošanu, bet, tas ir lēmums, kurš netiek mainīts, var sakot. Man ir jautājums, no tā visu tirmos, tur bija, ka līdz Rīga viena trešā daļa no Latvijas. Bet tā ir jums tad uzreiz Jā. Mēs izlasu veidām divpakāpes rasitās izlases izmantotāmies teritorijas, Rīga, lielās pilsētas, mazās pilsētas lauka, un tālāk jau veidojām atlasām konkrēti katrā prasā, pareizi, jā? Teritorijas, no kurām tālāk atlasām adreses, jā? Mūsu pēdējā izlases vienība ir adreses, un visi cilvēki, kas dzīvo dot adresē, pašīt mēs to ar mājasību apsekojam. Jautājums par sociālo atbalstību. Tur bija minēts, ka nevar atļauties nopirkt. Tur bija lieta par piespiesto atteikšanos no televizora, datora vai kā cita lieta, ka es negribu, tā ir man brīva izvēle, es vispār esmu naidot ar televīziju un man viņu nevajag. Sevi sveši gaismā un jūtos ārkārtīgi komfortabli. Tur tikai ir kur piespiest. Es nevaru atļauties naudas trūkumu dēļ. Tur tā dimensijas vērtēja, jā? Pasaules banka mums pamatīgi apstrādus jau iztīrīs visu, ko vien var. Ievākusi, ko vien var, un jāsaka, arī ļoti intensīvi izmantoša, tad mums tas diezgan liela šausmas iepriekš, kā viņi tur to darbs izmanto, ja viņi, kad tur paņem kādu pabalstu, tad mājasīgi bučēt apsakojumā, tad notiražē uz visu valsti kopumā. Jā, viņi izmanto, ļoti efektīvi izmanto, un arī Latvijas ministrija zina, ka viņi, viņi tur diezgan pamatīgi. Viņi kādu atspūdot datu arī lieto vai tikai relatīvi? Es domāju, atspūdot viņi lieto. Relatīvi, tie atvesināt dati, tie ir. Nē, kā, mums jau valsts vienmēr teikt, ja pieaudzis, tas tik no kāds līmeni. Viņi ļoti dziļi vienkārši problēmā, tā ir ļoti profesionāla publika par valodas fondu. Es nezinu, viņi mums ir pieprasīja dats interesi, ka nav. Bet jāsaka, viņi ir tie, kas strādā, Eiropas komisija strādā. Zinātnieki, Eiropā OECD ļoti interesējās par mūsu nodokļu politikas lietām, bet mūsu valsts institūcija tieši finanses tīzīs ļoti dati pieprasīja, bet kā viņi izmanto, ko es sakot, nav zināms, jā.
Mēs gribētu, lai mūsu zinātnieki datos riktīgi ielīdz iekšā, un būs svarīgi, lai studenti jau mācību procesā no pirmā kursā ņem tās databāzes priekšā, ražātos un ja vajag, tad rastu veikt jums tur kaut kas par barbrakstu un beidzot ielieciet kārtību. Es domāju, ka mēs par to būtu tikai priecīgi, un tāpēc tikai kāds nopietnē lietas ierotos, ka tas ir dzīves sabiedrības modelis, ar ko daudz ko par šo sabiedrību pateikt, jā. Bet tā izmantošana arī nav visiem tās programmas attiecīgi, jā. Mēs strādājam ar SPSS. Es zinu, ka Pasaules banka strādā skatru un kas no kurām ir vēl sakot, bet no Rekstopa no datubāzi nepatiesīs. Tas ir viennozīmīgi, jā. Un tā arī pieejama SPSS. Ir jums, jā. Es zinu, ka jums jau ir labi saņemīgi. SPSS ir un studenti, kas nāk pie mums strādāt, un SPSS jau pazīst, un viņiem ir vieglāk arī. Jā. Sakiet, lūdzu, jums datubāzē tiek publicēts arī nabadzības riska indeks, kas balstās uz minimālo algu vai iztiks minimumu vai iztiks nav? Nē. Vienkārši mēs liekam iekšā to Lākens indikātoru postoli, un diemžēl mums Latvijā mēs varam izmantot jebkuru. Cipar, kas ienāk prātā. Paksīti viņu. Jānietim no Dievs, kādai vajadzēja būt tam iztiks minimāli. Viņš pasaka, labi, 500 latus. Uz katru personu varam izrēķināt, jā? Bet valstī mums tagad tomēr definēt, kas Latvijā šis cilvēks tiek minūtes. Vienīgais ir atbilstošais patēriņu standarts. Mūsu valsts pusē jau ilgu laiku, līdz godiem laiku, 19. gadā, kad tika aprīlī tas pieņems, iztiks minūtes, tā viņš tur arī stāv, un vienam neuzstāst, ka tur vēl nav iekšā ne maksas izglītības, nav ne maksas veselības aprūpas, un nerunājot iekšā par mobilām telefoniem, par ko arī labīgi mums laikos vajadzētu būt iekšā. Jāsaka, ka mēs esam Latvijas statistikas, esam pašapartīvi visā Eiropā. Ja Eiropas komisija šos nabadzības monetāros indikātors publicēs šā gada novembrī, pats ātrākais, mēs esam publicējuši, jā. Ātrāk pa vasaru nevienam cita Eiropas dalībvalstī dažās netiks publicēts, noteikti, jā. Bez šaubām, mums jau arī tajā daudzpāt atskanējušās kritikas par to, ka to tad 2011. gadā jūs nākat ar 9. gada cipari mārā un tā tālāk. Bet tikai nenesties tikai to, ka mēs apsirpājam laukdarbs, mēs veicam tādā aprīlī, jūlijā. Mums ir tālāk noteikti datubāzes ilgšana, nevis noteikti nepārtrauktais filmējies. Vienā mēs sākām apsirpojam, cikām mēs veidām datubāzes, trešā svarojam, veidojam kvalitāti ziņām. Mums tas ir nepārtrauktā pierādāt, tas ir vēl sakot. Un mēs pagaidām esam Spāniju ar lielu pompu. Ģenerāla direktora sanāksmē Sofijā paziņoja, ka viņi pēc savot datubāzes nepārbaudot un uzstāt gaisā kaut kur maija, jūnijā. Uz Latviju neviens neskatās, mēs jau ar savu janvāru esam vienkārši huligāni, jā? Un kā ar viņam vajag izturēties droši vien, bet tā godīgā Spānija, redziet, nepārbaudītiem datiem, nesastrētiem, pat varbūt gatavā maija 5 mēneši vēlāk. Vieliem malači, jā? Viņiem pa galvu paglaudi, kā teikt, jā? Mēs jau negaidām pa galviņu kā glaudīšu. Labi nomā. Labi, vēl kādi jautājumi? Raudām. Neraudu īkās. Nav vairāk jautājumu, ne? Ja jautājumu nav, tad paldies, Edmund, liels paldies. Tad zināt, kas ir tā, ka Edmunds atļauj, tad būs ielikts, kā saka, abu divu doktorantūru skolu mājaslapā un arī statistikas asociācijas mājaslapā, ja? Tā ka, varēs. Es domāju, ka tur daudz labas informācijas ir tādas, kas ir attiecās uz literatūru, ja, ko var izmantot, jaunāko literatūru, mājaslapas adresēm, ja, kas noteikti būtu noderīgs, kā saka kolēģiem, ja. Labi, paldies un labu veiksmi!